jahta, motocikls un kabriolets. Tie ir pārvietošanās līdzekļi, kurus Latvijā nav iespējams izmantot visu cauru gadu. Pāris sekundes un jumts nost. Kā tad ir gatavošanās sezonā jums sākusies? Nu, protams, kā saulīte uzspīd, sniedziņš pazūd, tā jumts nost. Sezonai gatavošanās, protams, aprīlī vēl nekāda nesāksies, sāksies maijā, jo vajag stabilus plus grādus, lai gatavot laivu, jo ja pa nakti ir mīnusi, tad nekāda gatavošanās, nekādas darbus nevar darīt. Nevar ne lakot, ne ar sveķiem strādāt, neko. Zini kā, mēs jau smējamies, rokeris vienmēr pavasaris pārsteidz nesagatavots, tāpat kā Rīgas doma ziema. Tad mēs pēdējā brīdī rojam un grābjam, ko var. Bet, ir tā, kad vasaras sākumā sakrāmē somu, tad tur arī viss ir tajā somā. Maijā sāk gatavot laivas, kaut kur maija vidū sāk laist laivas ūdenī. Atkarībā no tā, kāds mums ir rudens, septembris vēl varētu būt. Oktobra beigās mēs ceļam laivas ārā. Tie laiki, kad griez jumts, ir pagājuši, tā kā tas aspekts nav jāņem vērā, ka kabriolets tur uzreiz pārgriezīs jumtu, nozags kaut ko. Tā Latvijā nenotiek vairāk jau sen. Tur šī brīdī ir šo divu somu saturs iekšā. Ja? Tā kā ietilpība tur ir pamatīgi, tur var, maz meiteni arī var ielikt iekšā. Jā, bet kas tam mums te tagad ir? Balzāmiņam jābūt tomēr. Kaut kas vēl puspudelīt vēl ir iekšā, vai ne? Kādreiz ir tā, pārsals nekad, somēr kabatiņas visādas. Visi trīs entuziasti stāsta, ka ar saviem transporta līdzekļiem ir gluži kā saauguši, un no tiem nebūtu gatavi šķirties ne par kādu naudu. Personīgi es esmu apgājis apkārt pasaulē ar jahtu, tā kā nokļūt var visur, bet, protams, lai uzskatītu to, ka tas, ir tāds transporta līdzeklis, kad mēs, varam sastādīt kaut kādu precīzu grafiku vai ko, mēs esam, burātāji ir stipri pakļauti laika apstākļiem. Būs gatavs tagad to mocu mainīt pret kādu mašīnu? Nekad. Ne pret kādu mašīnu. Āmurs. Bez āmura un dažiem krievu vārdiem nevar izdarīt neko. Uz ceļa. Katrā gadījumā viņiem var izdarīt ļoti daudz. Protams, katrs pavasars, ja tā godīgi iesākās, ar to, ka kādu nedēļu nākās paslimot, kad tu esi. Jo tu jau uzreiz to nejūti. Ja, paskraida ar kabrioletu. Bet tad jau atkal aiziet, uztrenējās un organisms pierod. Nav tik izplatīti, kā gribētos. Ja? Lietuvā jahtu ir daudz vairāk, lai gan viņiem tā jūras robeža ir ļoti īsa. Un es pat nezinu to iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet vajadzētu vairāk. Jauns kabriolets noteikti maksā 30% dārgāk nekā parasti ierīnas mašīna. Tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, ja? Tagad nospied podziņu, jumts nolaižās. Šeit jau ir vēl mehāniskais jumts. Kāds par skaņu, ne? Katram transporta līdzeklim ir savas īpatnības, un pirms nolēmiet iegūt savā īpašumā, pārliecinieties, vai tiešām jums tas būs piemērots. Arturs Paksivovais bez Tabu.